Sveicu visus manā jaunajā video. Šoreiz no Ropažiem, Ropažu novada. Ciemā dzīvo apmēram 1600 iedzīvotāju, un šis ciemats atrodas nepārāk tālu no Rīgas. Un vēl tāds interesants fakts ir, kad Ropažu novada administrācija atrodas Ulbrukā, kas ir pie pašas Rīgas. Šajā ciemā atrodas tikai pagasta pārvalde, un tajā pagasta pārvaldē ir lietvede, pagasta vadītājs un bāriņu tiesa. Tas arī viss. Šī pretī ir mūzikas skola. Savukārt šeit ieteic ienākt draugi un paziņas, kas ceļo pa Latviju, un kas šeit ir bijuši, viņi ieteic ienākt apēst saldo, jo šeit gatavojot labāko Latvijā saldo ēdienu. Krēmus, ķīseļus un tādā garā. Un tad mēs arī te ienācām, apēdām smilcērkšķu krēmu, bija garšīgi. Jāsaka, ka te arī var kompleksās pusdienas pārēst pa piecīti. Manuprāt, tā ir laba cena. Telpas ir plašas, viss ir izremontēts, patīkami atrasties. Te esmu atnācis pie Lutrāņu baznīcas apskatīties. Dievkalpojumi skatījos notiek reizi nedēļā. Šādu te atvērto bībeli, ja to tā var nosaukt, esmu pamanījis pie daudzām Lutrāņu baznīcām, īpaši Vidzemē. Man liekas, ka Kurzemē arī esmu manījis. Šeit bija arī tāds interesants uzraksts, uzkāpīt augšā tornī, bet piegāja pie baznīcas, bet durvis bija ciet. Un šis priekšā laukums, manuprāt, tas ir tirgus laukums. Es gan īsti par to neesmu pārliecināts, varbūt, kas zina, var uzrakstīt komentāros. Šī te interesantā ēka ir katlumāja. Tādu katlumāju nekur neesmu Latvijā citur redzējis. Savukārt šī ir sporta skola, kā pareizi sapratu, tālāk uz priekšu ir arī vidusskola. Vismaz agrāk vidusskola bija, vai tagad ir, es nezinu, droši vien varētu būt arī pamatskola. Šī ēka priekšā ir Ropažu pagasta pārvalde. Novada dome atrodas, Ropažu novada dome atrodas Ulbrukā pie Rīgas. Tas tā ļoti interesanti. Parasti ir attiecīgajā novada centrā. Es sapratu, ka novada centrs ir Ropaža, bet laikam tomēr tā ir Ulbruka. Ja arī Ulbrukā atrodas Ropažu novada dome. Un savukārt esmu atnācis uz tādu ļoti jauku parku. Patīkami bija šeit pastaigāties. Šeit es pastaigājos pa šīs upītes malu. Te atrodas arī estrāde, uz kuru es aiziešu.
kad nesen robežiem ir bijuši 820 gadi. Es to spriežu pēc uzraksta, bet vai tā ir? Es nezinu. Un tepat arī ir uztaisīta tāda neliela atpūtas vieta. Ļoti interesanta vieta. Tādu vietu es citur neesmu redzējis. Šeit ir grāmatu skapis. Šeit var paņemt grāmatu, atsēsties uz šiem soliņiem un palasīt. Manuprāt, ļoti jauka ideja. Balva tam, kas ir izdomājis šo ideju. Un te es esmu atnācis pēstrādes. Pašas skatuves nav, bet to uzliekot, kad notiekot kāds pasākums. Kā teica viena iedzīvotāja, viņa teica, ka pasākumi notiekot diezgan reti. Pēdējais esot bijis uz Līgo vakaru. Lūk, tāda bija mana pastaiga par robežiem. Ceru, ka patika, ceru, ka nospiedīsiet patīk un abonēsiet manu kanālu. Lai jums jauka diena! Atā!